Sveiki visiem! Šodien sākās mūsu tūre uz džungļiem, orangutānu skatīties. Bet mēs jau no rīta redzējām, te pistamņas bija pierādījis viens iziešu ārā, mažiņš vēl tur būs. Bija mātīte ar bērniem. Viņš tās milzīgs. Es neko tādu dzīvē nebiju redzējis. Tāpēc paliekam te 3 dienas. Un. Jā, nu ot, sākam šodien tūri mēs. Paliekam tik supergā numuriņās, mēs parādīšu lītās. 15 eiro pa sutku. Paskatieties, kāds mums numuriņš ir. Vienkārši perfekts. Tad blakus luksusiņš. Un labi, vai kur tur liekam, visi skatās uz to orangutānu, aiziešu parādīšu jums, kā viņš izskatās. Tas ir daudz kur ceļojuši, bet šitādu vēl dzīvē nebiju redzējis. Kur tur viņš ir. Es noteikti tuvāk pieesim viņam. Maziņais ir augšāk uzrāpies. Jā, kur maziņais augšā rāpās. Super, šitais būs gājiens. Tur esot daudz čūsku un pat tīģeri esot. Es ceru, to gan neredzētu šodien, bet, nu, orangutānus gan es gribu redzēt. Esot viens ļoti nikns, bet cerams, to arī neredzēsim. Nu, ko dodamies tālāk? Sākam tūri. Tūre maksāja 50 eiro no cilvēka. Tā ir dienas tūre, var arī pa nakti palikt, bet maksā laikam arī 110. Tur teltīs paliek, bet, nu, esam džungļos jau palikuši. Tā kā tam tas, kas nav, varētu palikt, jā, bet, nu, mums galvenais redzēt uz orangutānus un doties atpakaļ. Kā atpakaļ dosimies, arī interesanti ir iespēja braukt iet pa mežu atpakaļ un arī braukt ar pūšļiem pa ūdeni vai kur upīte. Tieši apstājās pie mūsu namiņa. Jāskatās, ja būs laba silta diena. Ne, silts paļi būs, bet ja tāds vējiens, tad mēs nāksim apkaļ kājām. Ko dodamies skatīties orangutānus? Man liekas, no visiem gidiem mūsējais bija viszinošākais. Viņš varēja atbildēt uz jebkuru jautājumu. Ļoti labi orientējās džungļos, kā arī prāt atdarināt visāda veida dzīvnieku skaņas. Mums tikko vietējais teica, ka esot vairāk kā 7000 orangutānu, tā kā cik liela iespēja mēs viņus nestiksim. Kāpiens gan bišķi ir jau. Kā jau pa džungļiem. Maza apstāstē, ko darīt, ko nē. Viņš teica, ja redzam to Sumatras taigeru, viņš ir dzīvē redzējis pāris reizes. Un šķiet, nu, viņš zinot, ko darīt te brīdī, un kad nevajag ne bēgt, ne kustēties, neko. Viņš, ka tas ir milzīgs kaķis, un nu, viņš var nogalināt, protams, cilvēku. Par to vispār nešaubos. Nu, apstāstē vispār, ko darīt pa dzīvniekiem un ko. Tā nevar vienkārši iet un uz dūlā ņemties. Viņš ir 10 gadus apmācījies visam šitajam. Tā kā uzticēsimies un iesim. Nu cerams jau, ka neko tādu neredzēsim. Interesē mērkeķi, varbūt kādu meduslāci, kaut ko tādu redzēti. Tā ir esot ziloņi, brīvā dabā, protams. Nu, būs gara diena. Esam palikuši divatā, aizgājām mūsu gids kaut ko paskatīties. Esam tagad 2, kā tur bija un ko jādara, jau aizmirsām. Miko, ienāk tīgeris, kas jādara? Jānoģīpst, jā, labākais variants. Mums ir mazi pērtiķiši, nu nav lielie, bet tie nav tie parastie pelēki. Skatieties. Kur ir viņi? So nice. Mēs varam iet, šitie nesot bīstami. Jautosiet, kā sauc šos pērtiķus. Tie ir mazie tomasi. Kaut tie ir ļoti draudzīgi, tāpat tas ir šaudījā uz visām pusēm. Temunī bija jādīlā? Pasties, kā viņi. Ir skaisti. Šitie nav tie parastie zaglīši, šitie tie foršie pērtiķīši. Viņi nebaidās neko, viņi tā kā tie sauļas reāli. Kur viens džekiņš vienkārši sēž un čilo. Ai, tieši aizgāja. Bet šitie bija ļoti skaisti, vai ne? Šitie bija to, ko gribēja redzēt? Nu, neskaitot orangutānus, jā. Rēcīgi viņi izskatās. Paiet pieši to vienam. Rongreng pas itu, Mas. Rongreng pas, Mas. Laisa karvītes, ja, tu saprati? Jā. Viens tikko pie manis atnāca, skatieties, tik tuvu viņš ir.
Look ke kamera. Nah. Kalau anak Nah. tapi ada juga yang warna seperti Nah, kalau kecil putih. kalau suka anak Kecil putih merah ya. kayak Porsche lah. Labi atdodas tālāk. Kā vēl viens maziņš ir. Ja jūs nedzirdējāt, viņi ēt šos termītus kaut kādos laiza. Diana. Transport orang hutan. Hmm? Diana transport orang hutan. Orang orangutan ya. So, the big tree, then have the recent tree, Pustis nekas pa koku. 400 years old now. 400 years old. Yeah, this is tree. It's pretty big. Oh man, it's so big. Got chair, table, window, Ja pat augšu redzēt nevar. cano. Tā ritīgā. Number one piece. Kā filmā no Tarzāna. Good quality, number one. Number two, Meranti. Number three, Mahagoni. But the recently they are growing the area jungle. Mahagoni, the area growing the rubber plantation, in the area community, Mahagoni. Nu tā mēs ejam apmēram stundu jau. Esam redzējuši tikai tos melnos mērkačus. Tagad mēs nogriezāmies uz kādu kalnu lejā, skatīsimies. Varbūt paveiksies. Nu, cerams. Laiciņš ļoti ideāls. Lai būtu tieši vēl mērkaķi, tas būtu uz 100. Kā svīst. Vakardienas viskijs nāk ārā. Nezinu, kāpēc Gids izvēlējās taisnāko ceļu. Blakus bija taciņa, nepilnus 5 metrus. Pirmais staps. Nu jau pagājusi, kā nezinu, nepilnus 2 stundas. Mēs laikam kaut ko iekodīsim. Čalis kaut ko pagatavot saplūts lapiņas. Ritīgi pa džunglisko. Tā kā tiek ārprāt karsti nežēlīgi ir. Viņš teica, ka tagad ir iespējams, kad viņi parasti no rītiem iet uz viesnīcām un tā, vairāk kur cilvēki ir, tāpēc, kad viņi tur ir kāds ēdienu dod un visu, bet, iespējams. Kādiem te ir jābūt, es neticu, ka mēs neredzēsim. Tas būs ļoti bēdīgi, ja mēs neredzēsim. Ko, pēdīsim tālāk. Lychee, like a wild durian. Wild durian here as well? Yeah, also. Looks nice. Tagad gaidām, ka kāds mankijs atnāks, viņi jūtot smaržas, mēdzot atnākti. Maziem tiek atgaida. Ritīgi forši īpazīta. Mans mīļākais. Next time, come back better. You can try stay in the jungle. I'm scared. He would like to, but I'm so scared What? to stay in the jungle. For me is alright. So, Tikko redzējām citu pērtiķi. Kur viņš te palika? Ada juga. There is. Jā, viņš aiziet lejā. Kaut kur tur viņš iekšā ir. How it's called? Iya, bagus. Baboon. Varat iegooglēt, kā viņš izskatās. Yeah, he's gone. Mums atkal kaut kas ir. Ejam skatīties. Klusām. Pāvs lielais. Cik liels. Ļoti jau saprasties tur žungļos. Mēs slīdām kalnos augšā lejā, kājas jau bija slapas piesūkošās ar dēlēm, bet joprojām nekādas viņas no orangutāniem.
Šeit ir reāls džunglis. Vai izietu tiešām, es nezinu. Pastāties man, es cauris labš. I tried McChicken round. Still not see round. Pastāties šito koku. Milzenis vienkārši. Konkrēts. Nezinu, cik 100 gadu vecs. Vienkārši. Man liekas, ka 6 cilvēki neapķert viņu. Aha. No ko ir pagājuši jau 3 stundas, laikam, ja? Neko vēl neesam redzējuši, tikai parastos mērkaķus. O jā, vairāk kā 3 stundas. Nu neko, esam tagad šitā vietņā, kur ir tā agresīvais mankijs dzīvo. Viņiem te teritorijas ir, viņi nav tā kā grupās staigājot. Tā kā, nu cerams, ka šito gan es negribētu redzēt, varbūt no gabala. Čalis vēl aizgāja kaut ko paskatīties, nāk apakaļ jau. Gan jau nekā, jā, bika vilšanās ir, nu, cerējām baigi, vēl 2 stundas palikšu mēram. Skatīsimies, vai kur mazā skudra rāpa parādīšu jums. Pirkstā ielumā pagaidi, pielikšu blakus pirkstā. Ya? Jumpa siapa? Nggak ada, Bang. Milzīga. Tāds kiedzepītu, ne? Mēs laikam paliksim līdz vakaram šeit, jo, nu, viņš arī nav apmierināts, ka mēs neesam redzējuši vēl. Viņš ir līdz 5-6 vakarā, tas vēl sanāk 6-5 stundas. Vajadzēja vairāk ūdeni paņemt līdzi. Līdz man tur bambusiem var padzerties, ne? Viņš teica kaut kā tāda. How it's called? Peter Maka. Vai kur ir Peter Maka mērkaķis? That was scary. Sorry. Vienīgi ir aizgājis, nu, uz točiņu tā teikt, viņš iztur garām skrējas esot. Sabijies, ja? Es domāju, tas ir Babuīns, viņi jau vienādi indreiz ir. O, viņš nāk, jātur somas, savāk somas. Šitiem nevar uzticēties. Vienā Niku vēl labāk. Mums tagad ir pusdienas rīsiņi ar olu džungļos. Jo mums vēl dālu jāstaigā, mēs tādā pēdīsim tagad un arī gaidīsim mērkaķus pie reizes. Es labāk padalītos ar olu mērkaķiem, bet viņu nav. Jācer ir katnāks kāds. Pēdējām garšīgās pusdieniņas atkal. Džeks mums sarūpēs bija līdzi rīsiņas, ola, gurķīši, pārējais, mērcītas. Bija baigi labi. Zin kā, džungļos to vispār forši visgaršo. Kas ārpus mājas. Cerējām, ka atnāks vēl augums iekodi. Un cerējām, ka atnāks kāds mērkaķis pacienāties, bet nekā. Mums vēl 3 stundas laika. Cerams, kaut ko atradīsim. Skatās tur ir likās, ka būs, bet nu nav. Dodamies tālāk. Es esmu slapš, es esmu pretīgs. Man visas drēbes ir netīras dubļainas. Šās te dēles pa kājām sazudušās. Un nav neviena dzīvnieka, mēs staigām 9. Tagad ir 4 gandrīz. Es esmu padarījies no sen. Es tikai velkos vienkārši līdzi. Ūdens ir beidzies. Jūtas vienkārši dirsā. Tad nezinām, kur esam. Vienkārši kaut kur, pa vidu kaut kur, kaut kam. Viens. Šitais bija jau brīdinājums viesnīcas redzējām, vajadzēja nekur neiet. Pa velti. Dievs. Kā lai saņemās tālāk tikti? Varbūt no malas viss izskatījās ļoti vienkārši, bet patiesībā tā bija pamatīga cīņa ar sevi. Tikko taisējāmies griezt ananāsu, vai viet viss ceļš beigām. Un ir kokā milzīgs orangutāns. Es nespēju nocēt, mēs jau bijām cerības atmetuši, jo reāli pulkstens ir jau pusē 4, jau mums līdz mājām jāiet būtu. Wow, tas ir kaut kas vienkārši super. Mēģināsim pieiet tuvāk, tad baigais džunglis ir. Ko redzat ar augšā?
Kurš paiešu to slāniņiem? Augšā tur. Finally we got some. Sēm ejam tuvāk pie ēta. Where is? This way. Virs manis tieši redzi. That's why orangutan interest. Watch out, yeah. Then the under orangutan. Kā jūs dzirdējāt, šeit bija jābūt ļoti piesardzīgiem, jo orangutāņiem mēdzot uzšķirātas galvas. When it's around area, suddenly we see here. Yeah. I just feeling. I think this orangutan go to area rubber plantation. That's why better couldn't come tell. back again. Yeah. Yeah. We people start from there. We come back from there. We should not see this 100%. We not see. Yeah. Just feeling. I You're think. clever. Šodien ir laimīgā diena, tur nāk rītīgi liels nublīn, kas pa monstru. Un tur nāk vēl viņam ģimene līdz, liekam, māte ar bērnu. Es mēģināšu uzfilmēt, viens kas pa milzeni. I can stand or no? Jā, vai no? Stand? Yeah, standing. You can. Jūs redzat tur? You see? Orangutan already. Jā. Oh, so big. It's good feeling for us together. Yeah. Today you enjoy, my friend. Oh, yeah. Thank you. Tur ir viens karājās. Tā, kur ir mazalītis un kur ir sensis vai māte ar muguras. Dievs, cik viņš liels, ne? To tā kamerā vispār nevar parādīt. Fokus vienkārši nenormāls, kā viņš tur staipās un darās. Tāds milzenis. Un mažīt lejā nokāps. Oh no, maybe it's coming here. No? Yes, in the top. Kā mazais turās pie viņa. Ja, kur viņš ir? Coming down, please. Coming down. Maybe it's not. Maybe coming. Try this go. Professional. And then let's go. This is my kid. Tur piedzīvojums ir beidzies. Žēl, ka nesanāca nofočēties viņiem. Tur beigās bija 3 gabali. Un. Ko noskatījāmies, kā viņi tur ēd un mētājas ar rogām. Nu, skats bija vienkārši fenomens. Tagad mēs ātri pazūdam, sanāca pilns mazo mērkaķu. Šņāts virsū un Gīts saka, kad iespējams var uzbrukt. Tā kā, bija, ka ņemam pēdu projām. Vai svīstu kaldops. Esam pie kaut kādu vietēju mājas. Jungle. So, we here cut pineapple. Hello, friend. We cut here pineapple. Yeah, perfect. Bijām tā izslāpuši. Cik labi. Jernih. Solīgs, Miko. Mēs iesim mājās, laiksim upējusām drēbēm. Neiztrams karstums. Sana gara-gara cewek, nah. Mau dibunuhnya aku gitu kan, ditinggalkannya di sana. Tapi karena aku feelingku kuat, nggak mungkin matahari kesana tenggelamnya, kesana tingginya kan gitu. Itu kan kemari keluar. Makanya 2 hari aku baru nyampe. Makanya itu udah di hutan. Tapi aku di hutan itu kan, pertama aku Džeketi papļāpāja pa dzīvi. Redzēt, kādā cilvēka mājā dzīvo vienkārši nekas. Uzstapētas dažas vieniņas. Viss sanās spraugās un te arī dzīvot apkārt ir tīģeri, vilki, čūskas. Da, ja viss pilnīgi, kas no cilvēka dzīvo, neuztraucās. Es tādā mājā, es nezinu, vai es varētu nakt palikt. Viņi jau vietēji pieraduši. Bet, forša diena beigās bija ritīgi forša. Es jau biju padevies reāli. Es esmu pilnīgi slapšs, netīrs. Jālādz visam drēbēm upē iekšā, tur nav variantu. Pirmais izdarš litru ūdens.
diena forša. Bija žēl, ka nevarējām parādīt, kā mēs viņus tūmā redzējām. Viņš bildes rādīja, ka tā var, nu, ir saņemši selfiju, viņiem visu pārējo. Nu, to nekad nezinās, cik kā ir. Bija labi arī, ka vispār redzējām. Ko zini, mažu vēl pie viesnīcas redzēsim, atnāks kāds vakarā. Mēģinās savarvēlēt viņus ar augļiem. Ja ar mūsu iešanu esam panākuši dažus cilvēkus, tad mēs neesam te švakāki īstenībā. Ir vēl švakāki pa mums. Un šito skatu gribējām redzēt. Otrs vulkāns pretī. Un nav apmācies. Superīgs skats. Cik silts! Riku karsts! Esam pie pašas malas. Es vēl pats nezinu, kā izskatās, tā kā ejam kopā skatīties. Zaļš nav? Zaļš gluži nav. Tad mēs sagaidīsim un dosimies lejā. Tur vajag tālāk, bet vulkāns ir. Bet par to mums ziņu nav. Bet par to jā, ir cits stāsts. Es pat nezinu, vai viņš ir vai nav. Bet izskatās, nu, tāds. Tā ir krāteri kaut kas būtu. Tāds gaiziņš kaut kāds. Jā, kā gaiziņš. Labi, ka noskaidrojās tāds, nu, ritīgi foršs skatiņš tagad ir. Vajag, lai tālumā pazūd mākoņš, un tā būs baigi labais. Vieta, par ko mēs baidījāmies, ka lietas sāks līti pastieties. Es jau cik reizes gan nomaucies, un paldies Dievam neesmu, bet, nu, trakākais ir tur lejā, nu, pilnīgi dubļi. Bet sanāca tikt izlēt vienkārši tā centos noiet lejā saustām kājām. Pēdējais tāds, kur es rādīju, kurš noguši kameru, un davai, nu, tur jau viss esam lejā. Pēdējais solis, un tā ieplūc iekšā. Tā pie vēl nekas, tas bija džungļos, tikko tepat kaut kur iekšā te. Te tāds brakšķis nenormāls, koks kā zemes. Kā zemes līdājām, koki brakšķāja. Proti, viņam žēl, viņa atkal aizskrāja, viņam pakaļ. Nu jā, viņam mēģinās sakost viņu. Ceru, ka jums patika mūsu orangutānu tūre. Žēl, ka nevarējām parādīt viņus tuvāk, bet man liekas, ka šī diena bija vienkārši ideāla. Ja jums patīk mūsu video, nekautrējies nospiest podziņu, laiku, iesako un tiekamies nākamais piedzīvojumos.